Drīz katra latvieša vai pirktākā marka un viens no pirktākajiem droši vien modeļiem Toyota Avensis. Izēles 2-litrīgais 15. gada 6700 un 214 nobraukums. Nu, tas ir ļoti maz. Tas ir rēķini tā Toyota brauks un brauks. Bet ļoti ērti. Pārskatāms, plašs. Nu, tie, kas droši vien zina Vinces, es tomēr šo var skatīties kā ļoti labu opciju. Pasies, kā šitas atverās, kā transformēs. Siltumiņš regulējās ar uz augšu uz leju, grožot. Dzirdēju, kā tu beņķi iesēžoties nočaurkstēji. Izklausījās ļoti mīksti. Nu, neviens viņos nav sēdējis, izskatās. Neviens tas paralons apakšā nav necīk saspiedies. Vai arī tie paraloni ir super. Lai gan Toyota viņi taisa tādus beņķus un salonus, ka viņi pēc 50 gadiem, 40 izskatās tāpatām, ja viņas vienkārši tīra. Šim ir ietilpīgs bagažnieks. No, jā. Šitas vēl lielāks nekā Trojkai Touringam. Nu, jā. Tā mašīna ir tā, visdrošākā opcija, ko tu vari investēt viņā naudu un rēķināties ar to, ka tev būs auto, kuram nevajadzēs nekādas citas liekas investīcijas nākamos, 10 gadus viegli. Nu, kaut ko, ja mazās apkopas taisīsi. Jā, bet cik viņas izmaksā Toyotai salīdzinoši ar BMW, tur Audi, Mercedes? Nu, noteikti, tā ir pragmātiska izvēle, jā. Tāds ir. Tā ir droša izvēle un par to cenu. Droši cilvēki ir labi cilvēki. Cena ir, man tā liekas, ļoti labi. Pat grūti tā nokomentēt.